Programmā iekļautie autori rada veselu tādu daudzkrāsainu paklāju, uz kura mēs varēsim atrasties un doties viņu ierosinātās fantāzijas lidojumā. Viņi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un koncertā būs mūzika, kas jau ir skanējusi, un būs mūzika, kas vēl nav skanējusi un pat vēl nav īsti redzēta, kas tikai dzīvo mūsu e-pastā un uz kāda servera, kur šīs notis šobrīd atrodas laikā, kad mēs risinām šo sarunu. Man ir liels prieks, ka, piemēram, Selga Mence joprojām ir ārkārtīgi radošs cilvēks, kuras neapšaubāmi talants ir ārkārtīgi laipni gaidīts. Un vispār, manuprāt, viņi ir viena no tiem, kas neapšaubām var uzrakstīt kārtīgu partitūru orķestriem. Džekins Pusons ir ārkārtīgi interesanta personība ar savu iedziļināšanos un mēģinājumu, varbūt pat tādu bezgalīgo ceļu izpētīt, kas tad īsti notiek cilvēka smadzenēs, radot mākslu, izpildot mūziku. Es domāju, ka mūsu galvā notiek absolūta elektromagnētiskā vētra tajos brīžos, bet jautājums ir mūsdienu tehnoloģija atļauj to uztvert, pierakstīt un kaut kādā veidā padarīt vizuāli taustāmu un saredzamu citiem. Lindas Lēmanas nevaldāmais temperaments un viņas tiešām tādi forsētie apgriezieni. Viņas skaņdarbā man šķiet parādās tieši tāda, kāda ir pati autora, viņas tādu impulsīvo, ārkārtīgi ekspresīvo dabu. Viņai patīk ātrums, un mēs mēģināsim tikt līdzi šīm prasībām, ko paģēra viņas Rainbows. Mārtiņa Viļņuma skaņu pasaule ir veidojusies, man šķiet, pilnīgi saurupi no visa pārējā, kas notiek latviešu muzikā. Viņa pārdomas, viņa spēja iedziļināties tajā robežā starp klusumu un skaņu ir apbrīnojama. Faktiski partitūrā uzrakstītājs ir tāds impulss, kas mums ir jāpiepilda ar savu būtību, ar savu redzējumu. Tad šīs notis tiešām sāk elpot, skanēt, dzīvot, piepildīt telpu. Santas orķestra krāsu izjūta ir neatkārtojama. Viņa sen nav neko rakstījusi mums, tāpēc es lielu nepacietību gaidu darbu, kas skanēs. Pārlapojot viņas partitūras lapus, es redzu, kā viņas rakstības stils ir kļuvis lakoniskāks, precīzāks, te pašā laikā nezaudējot viņas personības šārmu un pievilcību.